Starting in 2027, Latvian citizens aged 18 to 27 who live abroad will also be subject to the National Defense Service. At the moment, there is not much support for the National Defense Service within the diaspora, but this time we are not going to talk about whether young people want to serve, but how serious the problems could arise for those young men living abroad who will be drafted. Kamēr vēl viņš ir pats jauns, viņš varētu dzīvot ar vecākiem, tad varētu atkast ļoti daudz problēmas, vismaz viena daļa. Bet ja viņš dzīvo atsevišķi, īrē māju, pieņemsim, vai dzīvokli, vai arī to pašu istabiņu kaut vai, cilvēks strādā, cilvēkam ir kaut kādi maksājumi, varbūt ir hipotekārais krezīts, varbūt ir uzturlīdzekļu maksājumi, tad, ja pie šī valsts aizsardzības obligātā dienesta iesaukšanas viņam ir jāpamet šī valsts apvienotā karalistu uz šiem 11 mēnešiem, tad viss šis viņam tā kā zūd. Tātad īres vieta tiek pazaudēta, jo neviens jau neatstās viņam šeit uz 11 mēnešiem vai uz gadu, pieņemsim, kur dzīvot vienkārši tāpatās nemaksājot īri. Otrs darba vieta. Vēl jau vairāk pateiks, ka, ja tu aizbrauc, tad tu aizbrauc, mēs tavā vietā ņemam citu. Vai tas nozīmē, ka man vajadzētu atstāt savu darbu, man vajadzētu atstāt savu mājas vietu un tagad visu pamest vienkārši uz gadu, lai es varētu nodienēt. The unemployment rate this year has reached 5%, and in the 16 to 24 age group, the number of unemployed is very high, 15.3%. It is young people who find it the most difficult to get a job, because migrants now compete for the traditional first jobs, such as waiter and courier. If someone manages to find a permanent, reasonably paid job, losing it becomes a real tragedy. Ļoti daudz jaunu iebraucēju brauc iekšā. Tas, kad mani daudz draugi tagad arī, piemēram, viņi lēkā no vienas noliktavas uz otru noliktavu, jo viņi nevar nekur patstāvīgi neņem. Netur tikai, piemēram, kad ir daudz pasūtījumu, tur viņi paņem darbiniekus, bet pēc 6 mēnešiem jau atlaiž vaļā. Un tad, tev nav tā kā stabilitāte, tev nav garantēts darbs jau tagad. Ja tu aizbraukt vēl uz gadu projām un atbraukt atpakaļ, tad vēl tu būtu atpalicis vēl vairāk. Kā kuram es daudziem esmu dzirdējis, ka viņi vajag ilgi, vairākus mēnešus sēž un gaida atrast jaunu darbu, dažiem ir bišķi ātrāk, bet, tur vai tev paveicās vai nepaveicās. Pagājuši gadu pasakoja, vai vajadzēs iet vai nevajadzētu iet, un it kā gaidīju, vai būs zīme vai nebūs, un tad beigās sapratu, ka it kā nevajadzētu iet, bet gadījumā, ja vajadzētu, es labprāt ietu, bet, protams, ka man vēl šeit ir darbs un vieta, kur dzīvot, un tādā ziņā. Darbā teica, ka palaistu pat, jā? Darbā teica, ka, ja vajadzētu, varētu kaut ko izdomāt, palaistu, vai, es nezinu, uz divām, piemēram, nedēļām Latvijā, un tad 2 nedēļām darbā, 2 nedēļām Latvijā, kaut kā tā, vai mēģināt sarunāt, kad es varētu vai strādāt un arī iziet to vajadzīgo treniņu, būt pareizi, vai? Jā, bet, es nezinu, vai darbs pieņemt, piemēram, ka es aizbraucu uz vairākiem mēnešiem un pēc tam atgrieztos apakaļ. Tā pozīcija jau sen būtu aizpildīta kādu citu. It is estimated that 6.5 million homes are currently lacking. And for example, in London, there are on average 8 applicants for every available rental property. There is a catastrophic shortage of supply in the lower rental segment, especially social housing. Tie, kas šeit dzīvo apvienotajā karalistē, jau saskarās ar to, ka nav jau nemaz tik vienkārši dabūt šos īres vietas. Tāpat tās arī darba vietas sakarā to, kad uzņēmējiem valdība liek maksāt šo 1% sociālo iemaksu veidā palielināja. Darbiniekus vairs ar tā netaisās atlaist un tomēr pieturās pie esošajiem, un arī tas darba tirgus ir nedaudz tā kā izkustējies, vai kā lai to pasaka savādāk, kad nav vairs tik vienkārši, kā tas bija, ja mēs runājam un skatāmies, pieņemsim, kaut vai tos pašus 5 vai 10 gadus atpakaļ, ja, kad tu varēji atbraukt, dzīvot, kur bija, darbs bija, un viss bija tā kā nāc tā gāju. Tad tagad tas viss ir šausmīgi mainījies, ļoti mainījies.
Un tiešām ir grūti, jo īres cenas ceļās, īres cenas ir sacēlušās ļoti augsti griestos, ja, un viņas vēl turpina arī kāpt. Kad es nāktu atpakaļ, man būtu viss jāsāk no jauna, man būtu jāmeklē jauns darbs, man būtu jāmeklē jauna, varbūt dzīves vieta, es nezinu, kas notiktos ar to. There are also young people who must support their families, pay child support, or pay a mortgage. Es esmu hipotekāro kredītu speciāliste, un lai, ja jaunietis ir paņēmis šādu hipotekāro kredītu, tad, un viņš dodās, piemēram, uz 11 mēnešiem projām, un viņiem nav šie te ienākumi, tad, protams, tādas brīvdienas, ka prasīt aizdevējam, prasīt bankai, lai iedod brīvdienas 11 mēnešiem, vismaz man personīgi nav zināms tāds vienīgais, ko var prasīt tikai brīvdienas tādā ziņā, ka nemaksā pamatsummu, bet procenti, protams, ir jāmaksā. Vēl kas ir, ko es gribētu pieminēt, jau tad, kad jaunietis, piemēram, jau piesakās šādam hipotekāram kredītam, tur ir arī pieteikumā ir tāds jautājums, vai jums ir zināmi kaut kādi apstākļi tuvākā nākotnē, kas varētu iespaidot šo te kredītu maksājumus. Un, ja jāatbild būtu godīgi, un arī ir jāatbild godīgi, tad šis arī varētu būt viens no tiem apstākļiem, kas, protams, kā aizdevēja, kā bankai, paaugstina šo te risku un var samazināt iespēju iegūt šādu te hipotekāro kredītu. There is no guarantee that those studying at British universities would be able to keep their study place or scholarship. Person here, my son, he's living his life. He's got the job. He's studying as well. He's at university at the moment. He's studying for engineer, and for him this is definitely massive worry. And for me as a mum, this is massive worry as well, because we lived in UK since I lived in UK since 2004. My son was born here. He's 20 years of age now, and for him this is massive worry. He is questioning me as a mum what will happen, and I cannot answer him because this is worry for me as well, and we never know what will happen in the future. Mans dēls ir ieradies šī valstī, tā kā viņam bija burtiski tikai 1 gads. Viņš ir pilnībā iesakņojies šeit, pilnībā uzsūcis visu kultūru. Un, ja jūs gribat, es varam uzvanīt kaut vai tagad un uzprasīt, ko viņš par to domā. Viņš tikai vienu zvanu attālumā no manis ir. All right, given your circumstance that you're a student right now and they would conscript you at this moment, at this time, no questions asked, and they would probably pay you for that to go and serve for Latvian military. Well, if Latvia is not at war with Russia or right now, then personally, I wouldn't really mind, but if we were at war at Russia, then definitely not. Mana situācija vēl nav tik traka kā citiem, jo es esmu vēl vecpuisis, bet kā maniem draugiem, kuriem ir sieva un bērni, viņš arī dabūjis vēstuli, bet viņš nekur nevar aizbraukt, viņam ir jārūpējas par savu bērnu un sievu, viņš ir vienīgais, kas pelna naudu savā ģimenē, un viņš nevar pamest viņus visus tagad. Viņam nav pat tik liels patriotisms vai sakne ar Latviju, tāpēc, ka viņš jau ir ārā no Latvijas no 3 gadu vecuma, un viņš nav bijis Latvijā jau no mazotnes, un viņam nav tā sakne tāda tik cieša, lai viņš tagad atstātu savu ģimeni un ietu pievienoties Latvijas armijā. Ir lielāka iespēja, ka viņš atdotu savu latviešu pasi, ja viņam piespiest. Giving up Latvian citizenship is a desperate step, and more than a few are considering such an option. Jā, kad es arī dzirdēju to, ka ģimenēs runā par to, ka vajadzētu atteikties no šīs Latvijas pilsonības, jo
tas ir tāda cilvēku grūšana bezdibenī, izraut ārā no ikdienas dzīves uz tiem 11 mēnešiem, bez nekāda, teiksim, bez nekāda tāda drošības pilvena, ka viņš pēc tam atgriezīsies, jo, ja arī Latvijas valsts uzrakstītu oficiālu vēstuli darba devējiem, lūk, mēs paņemam jūsu darbinieku uz 11 mēnešiem, lūdzu saglabājiet viņam vietu. Labi, tad maksājiet par to darbinieku. Tad darba devējs arī saglabās. Tad tos 40-50 tūkstoši, ko viņš būtu nopelnījis strādājot, tad lūdzu kompensējiet, mēs viņam atstāsim to vietu. To pašu arī par īri. Lūdzu samaksājiet, teiksim, mājas saimniekam, vai tā būtu aģentūra vai privāti, to gada īri, lai tad viņi zina, labi, mēs viņam atstāsim to māju, ja, jo uz gadu ir samaksāts, viss ir labi. Bet vai valsts ir gatava maksāt to? The representation of Latvians in the United Kingdom, whose goal is to represent the interests of compatriots, regularly meets with the diaspora to inform them about developments, including issues related to compulsory military service. Jā, tās bāžas ir, protams, arī par to, pirmkārt, par mācībām, jā, par darbu, jā, jo šajā, ja jaunietim jādodās uz Latviju, tad viņš var zaudēt stipendiju, viņš var zaudēt vietu darbā, un viņam būtu iespējams grūti atgriezties, un gal galā 11 mēneši maksāt kaut kur par īri, nesaņemot attiecīgu atalgojumu, lai varētu to sekt, ja tas viss rādā finansiāls grūtības. Un tie jautājumi, par ko daudz uztraucās. Protams, arī daudz vecāku uztraucās arī par drošību, ja, tā skaitā par valodu, ja, kā jaunieši varēs dienēt un varēs apgūt šīs zināšanas, kad viņiem būs tieši problēmas ar valodu, jo ir ģimenes, kur runā latviski, un ir jaunieši, kas runā brīvi latviski, bet ir arī tādi jaunieši, kas ļoti maz runā latviski. A long-time teacher at the London Latvian School and the school's former director is convinced that young people themselves would be willing to serve. Ģimenes ir jāinformē par pozitīvām lietām, arī par to, kāpēc ir pozitīvi iet un izdienēt, ko jaunieši no tā iegūst. Un tad, protams, tā 80% ir tā neinformētība un 20% ir tās emocijas. Protams, kura mamma vienkārši gribēs tā sūtam dienestā. Protams, jādomā par problēmām, kas notiek, ja jaunietis aizbrauc un kas maksās viņa īres maksu vai vēl kaut ko. Bet ir ļoti... Un, protams, par darbiem. Ja tu aizbrauc un atstāji darbu, es nezinu, kur darba iestāde gaidīs 11 mēneši tev atpakaļ, ja tu esi labs speciālists. Protams, tā ir individuāla tava paša cilvēka problēma, bet ir jāinformē. Pats svarīgākais ir jāizglīto un jāinformē ģimenes, vecāki un arī jaunieši. Jo, ja runā ar jauniešiem, viņiem nav nekas pretī, pilnīgi nē. Viņi tīri priecīgi, man tā liekas, aizbraukt un izmēģināt tās tehnoloģijas, kas ir pieejamas armijai mūsdienās. Protams, ir valsts apmaksāta apmācība un izglītība. Tas nozīmē, ka dienas laikā notiek šī bezmaksas militāra apmācība, kas ir tad pirmā palīdzība, dažādas drošības un dažādas tehniskās iemaņas, un kuras arī var tajā ikdienas dzīvē var būt ļoti noderīgas kvalifikācijas, kā piemēram autovadītāja apliecība, jā. BC kategorija, vai arī kādas radiosakars vai loģistikas prasmes, jā, un tas, ko es minēju, jā, šo vadības pieredzi. Young people also say that their friends have had positive experiences with compulsory service. Es vienmēr gribēju būt armijā, bet, es nevaru pieteikties pie viņām, tāpēc, ka es nekad negribētu tikt sūtīts uz svešām valstīm, lai iekarotu valstis priekš biljonāriem. Divi no maniem vecajiem draugiem, no Latvijas laikiem, kad dzīvoja vēl Latvijā, viņi pieteicās brīvprātīgi. Un viņiem tur viss labi ir, jo viņi tur aizgāja kā karjerā. Tā ir viņa karjera tagad, viņi tur vēl turpmāk ir, un viņi dabūna vēl izglītību tālāk no tā, ka viņi ir pievienojušies armijai. Un tas no ārpuses izskatās, ka viņiem ir ļoti laba situācija, jā, bet
lai tiktu piespiests to pašu darīt, nu, tas ir savādāk. Tie, kas varētu, tie labprāt ietu, nu, tādā ziņā, bet no otras puses arī viņiem ir pašiem savu dzīvi, un viņi, tu nevar vienkārši iziet ārā no savas dzīves un sākt darīt kaut ko citu, jo pēc tam tev tāpat būtu jāatgriežas tajā pašā dzīvē. Ja tev, piemēram, kompānijā ir kaut kāds kontrakts uz vairākiem gadiem, tad tev ir, jāsaka kompānijai, piedodiet, man ir jābrauc apkārt savu valstu. Ja Latvijā nāktu iekšā kāds citu valstu karaspēks un mēģinātu ieņemt mūsu valstī, es būtu gatavs aizsargāt savu valstu un savu tautu ar savu dzīvību, bet es nedomāju, ka tagad ir tāds risks vispār. It can be said with complete certainty that in an X-hour scenario, many would help Latvia. But in peacetime, when returning from service, more than a few would have to accept the status of unemployed or even homeless. It is possible that a study place could be lost, and without the main breadwinner, the family would have to survive on benefits. And if a home has been purchased, it could be repossessed because of debts. Naturally, citizenship brings obligations, but these decisions regarding those obligations are made by the people we vote for.